Varu pateikt vienu. Es būtu izgāzies, es būtu neizpildījis, es būtu neizdarījis, es būtu viss tādā ziņā iekšēji domās slikts, viss, kas varētu būt. Bet es šo filmēju pirms skrējiena sākumā, jo tagad tās emocijas, kad es atceros, kāpēc es nevarēju normāli patrenēties, kāds otrais mēnesis, kad iet apmēram brūk nost, nevar saņemties. Un tagad ir sācies tas posms, kad, kā saka, savi dēmoni no galvas nāk ārā. Nu, jā, reāli paldies tiešām, kas man iebalsoja. Es nevaru tā kā iedomāties, tas viss ir man nozīmīgi, jo es atkal esmu atlicis treniņu visiem darbiem līdz vakaram. Nu, bet es to izdarīšu, tāpēc, ka tas ir mans pienākums. Pateicoties jums, paldies. Tāpēc, jā, šodien skrienam, cīnāmies. Un novēl visiem pārvarēt savus dēmonus, tā kā, vai putnus saucat kā gribat. Tāpēc, jā, dodam virsū, iesildamies un neapstājamies, neatkarīgi no situācijas. Un esmu noskavies. Daudz es gari nevaru runāt, jo sāksies tur tempa skrējieni, bet es uzzināju, cik esmu noskrējis tagad. Kā šeit uzminēt? Man bija trīnīts iesildoši, kuri 1,6 bišķi pāri noskriets. Sākumā filmējot, protams, tad, kad beigšu šeit būs tā klausīties to, ko tur stāstīja, nebūs baigi varbūt patīkami. Bet tas ir jāparāda varbūt, kas ir tā reālā puse, kas ir ārpus, ka tas rīktīgi ārpus komforta zonas. Tu jau sportists, tu jau tur visu vari, tev jau nav problēmas uzskriet vai kā. Bet jā, ir grūti. Brīžiem ir nenormāli grūti saņemties un visu kaut ko citu. Bet tagad, kā es teicu, noskries 1,6, tūlīt jau 1,7. Tikai nepilni 2 kilometri. Viss. Galva tukša. Tas, kas bija tikko sāku skriet pirmos soļus, pavisam cits cilvēks tagad es esmu. Pēc skrējiena, ir vēl tagad rekur tempiņš, kas saka, dabūs iztīrīt filtrus, tu vispār esi pavisam cits cilvēks. Visi vārti vaļā, pasauli tavās rokās, tāpēc redzēsim. Jau ko mēģināšu varbūt ierunāt arī pēc. Ko, viss ir izskriets, tagad ir cooldown 3 kilometri, bišķiņ puls, protams, paliks augšā runā, paralēli skrienot, jā. Nē, es gan jau tāpēc, ka labi viens varbūt cilvēks, kāds tik tālu būs tic līdz šejienē. Bet nekas, bišķiņ ir jāpačīgs, jāredz jums tā grūtā puse. Nevis tikai, forši skrēju tik, visi super skaisti, skrienam kopā, skrienam šitā, kas tu nevari, vai nezinu, vai nevar atrast laiku tai skriešanai. Bet īstenībā, nevar atrast tam laiku. Vai nevar šodien saņemties, jo, katram ir savas dienas. Tāpēc ļoti ceru, ka tev tās dienas pēc iespējas mazāk ir. Bet atkal skrējiens ir pabeigts. Protams, pa ceļam domas galvā pilns. Viss pa kaut ko. Tāpēc ir labi varbūt skriet bez austiņām, bez mūzikas. Tev ir tāds laiks sev. Mēs uz mani, kad skrien esmu viens pats pa lauku ceļiem. Tāpēc, jā, dodieties skriet bez austiņām. Ejiet, izskrienat neatkarīgi, rīts vai vakars, grūti vai viegli. Beigās jūs būsiet laimīgāki par to, kas izdarīts. Es esmu, ka man palika super vieglāk, varbūt šādas grūtas dienas, bet ir vieglāk, ir labāk. Ir tā, kā nosēdināts bišķiņasē. Tāpēc, jā, paldies, ka nostieši šo visu garo manu paralēlas skriešanas un pļāpāšanas video. Tiekamies jau nākošajos video. Čau!